ievadot pirms lūkšanas, es vienkārši gribēju ātri atkal pateikties jau iepriekš runātājiem. Jūs atceraties, kad bija tā doma, kad mūsu viesis būtu bijis doktors Kristaps Zariņš, kas daudziem arī Latvijā ir pazīstams ar viņa spējām kā kardiologam un vienkārši viņa vienreizējām dāvanām, bet viņam pašam ar Dievu palīdzību viss ir labi, bet ceļa operācija notika, un viņš ļoti ieteica atkal doktoru Aleksandru Kalniņu mūsu pārunas ievadīt par tekstiem, kuriem mēs varētu ātri skriet cauri, bet kurus, es domāju, šoreiz bija diezgan viegli no vienas puses visus izprast. Kaut vecās derības teksts ir mazliet savāds un varbūt mazliet satraucošs, ja mēs iedomājamies par Dieva tēlu tajā vecās derības stāstā, kur dusmas viņam ir manamas, bet kur arī viņa žēlastība ir manāma pēc tam, kad atgriežas tie, kas ir grēkojuši, sūdzoties, kurnot. Daudz par ko domāt, jo man ir nevien cilvēks vien pateicis, ka mūsu tautai arī patīk daudz sūdzēties. Bet es domāju, ka daudziem cilvēkiem kādreiz tā ir, un tur ir dziļāka doma kādreiz par to, par ko mēs sūdzamies, un vai tad mēs tomēr nedrīkstētu. Bet kad dziedināšana notiek caur to čūsku atkal, kas ir simbols arī Medical Society, ja es nemaldos, kad tā čūska ap tādu zizli parādās, kā dziedināšanas tēls. Tālāk psalmā es biju pati prasījusi, kādā veidā nejēgas, jeb the foolish ones, tiek tomēr apžēloti tajā tekstā, un tas atklāja, kā kādreiz uzskatīja cilvēks, kas bija slimi, saslima. Kādreiz viņus uzskatīja par grēciniekiem, citreiz te par nejēgām, kas sevis paši noveduši tā, bet atkal tas prasa no mums caur kristīgām acīm iedomāties, ko mēs varētu no tā mācīties, kā arī mainīt lietas. Efeziešu vēstule ir tik ārkārtīga skaista, kad burtiska, teiksim, tur runā par Dieva žēlastību, par Kristus žēlastību, par ticību, ka mēs tā esam glābti caur šīm ticības dāvanām, bet tikai es gribēju, teiksim, lai jūs ievērotu, ka tajā pārlasot varbūt vēlāk, tajā darbības vārdi ir tagadnes formā. Tagadnes laiks tiek lietots, kad viņš mūs ir atdzīvinājis, viņš mums ir piecēlis, viņš mums ir jau dāvinājis to augšām celšanās viņā. Un tas atkal varbūt dāvina milzīgu cerību. It sevišķi situācijās, kur varbūt to neizjūtam, kad mēs it kā pietiekam ticam. Kā anglis teikt, whatever that means, pietiekam. Un pēdīgi Jāņa evaņģēlijā, teiksim, tur atkal ir tas varbūt vairāk citētais, pazīstamākais pants daudziem kristīgā pasaulē, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, bet tas ir ietērpts šī stāstā arī par Jēzus gaidamām ciešanām, ciešanu un nāves uzvaru, un salīdzinājumā ar to čūsku, ar to notikumu tik sen atpakaļ. Tātad ir daudz par ko domāt, un es arī neesmu runājusi daudz par to, kā Aleksandrs, mūsu doktors, mūs ievadīs pārunās, bet iesāksim ar īsu lūkšanu, un tad dosim viņam vārdu, sevi iepazīstināt arī un ievadīt mūs pārunas. Kungs Jēzu, šodien
Bībeles pantā, kas domāts šai dienai, mēs varam lasīt, kā tu lūdzi savu debesu tēvu, lai mūs nepaņemtu no pasaules, bet lai mūs aizsargātu no ļauna. Tu taisies tuvāk un tuvāk savām ciešanām un krusta nāvei, bet tu negribēji, lai mēs aizietu no pasaules. Kaut mums ir dienas, kad mums tā var būt, liktos daudz labāk. Izmukt no pasaules, no tām prasībām, kas tā ir, no visa, kas saistās ar ikdienu, ar rūpēm, kas saistās vai bailēm, jeb sāpēm. Bet mēs zinām, ka šo pasauli tavs tēvs tomēr tik ļoti mīlēja, ka par tās atpestīšanu atdeva tevi. Paldies viņam, debes tēvam, kad uz ciešanu un nāves cīņas laiku tikai viņš tev atdeva, bet ne uz mūžību. Jēzu, mēs zinām, tu lūdzi, lai viņš mūs pasargātu no ļauna, no tā, kas vairo tumsu, sāpes, briesmas, ciešanas, trūkuma izjūtas. Palīdzi mums arī šodien caur taviem mūžīgi patiesiem vārdiem saprast, kā notiek šī pasargāšana, tad, kad tomēr šķiet uzvara ļaunums. To lūdzam tikai ticības pārliecībā un paļāvībā tev un tavai žēlastībai. Svētī mūsu pārunas ar doktoru Aleksandru Kalniņu, svētī katru, kas šobrīd ir ar mums domās un lūkšanās. Tev vienam, lai ir mūsu pateicība un sirds atvērtība visam, ko mēs šeit kopā spēsim iegūt. To lūdzam tavā vārdā. Amen. Un tagad lūdzu, Aleksandra, iepazīstin sevi ar citiem. Te daži tev pazīst, es zinu, bet citi varbūt mazāk. Paldies, ka piedalījies. Lūdzu. Un liels paldies par ielūgumu te būt jums kopā un dalīties ar manu stāstu un manu dzīves pieredzi, kā ārstu, kā arī ar to, ko man nācās piedzīvot savā personīgajā dzīvē, slimību, savā mīļākajā. Grūti zināt, kur sākt. Es esmu ārsts, es esmu rentgenologs. Tātad es principā sēžu tumšā istabā un skatos, es piedzīvoju dzīvi caur medicīnu, caur bildēm. Un es skatos visu laiku, kas nāk caur neatliekamā palīdzības departamentā, un es palīdzu izgudrot, kas ir vainas ar pacientu, ja ir, ja nav, un tad es paziņoju to ārstam, kas redz pacientu. Tad kādreiz es esmu pirmais, kas īstenībā skatās, tā ritīgi diagnosticē pacientu, un tas ir interesants, ļoti interesants un saistošs darbs, bet ļoti aizņemts. Bet es bišķiņ pastāstīšu par savu ceļu, lai jūs saprastu mani kā cilvēku. Es domāju, ka es vienmēr esmu bijis meklētājs, kā jau daudzi, un noteikti daudz no jums arī, ja ne visi no jums. Kad es biju jaunāks, tieši tīneģera, pusauģa gados, es biju tāds mazs, resns puika, vai ne? Un es tā arī sevi visu laiku identificēju. Es nekad nebiju pietiekami labs, es nebiju pietiekami, es nebiju pietiekami populārs, bet kaut kādā veidā es vienkārši samierinājos ar to. Bet es arī sapratu, ka loģiski, ka ja ir problēma, tad jāmeklē atrisinājumi, jāizgudro, kā to atrisināt. Tad es sāku trenēties sportā, es sāku skriet un es sāku darīt lietas, un tad es arī pazaudēju visu to bērnības svaru. Bet, kad es biju vidusskolā, man bija ļoti formatīvs notikums, kur man piekāva, nepajokam. Un
tas bija konflikts, kas iesākās, un es jūtu, tā bija par godu aizstāvēšanu, vai ne, tev ir 16 gadi jāaizstāv savu godu, ģimenes godu, Latvijas godu, visu godu, un man nācās, nu, bišķiņ ciest par to, jo es nekā nezināju par cīņas mākslām, par to, kā aizstāvēties. Um, un mani pārmācīja tas piedzīvojums. Un tad tajā laikā atnāca uz mūsu latviešu skolu parādījās tāds Ēriks Jākapsons, kas bija mācītājs, kas agrāk bija bijis Latvijā un kas bija trenējies boksā. Un viņš ienāca iekšā latviešu skolā, viņš izskatījās bišķiņš un atgādināja Ivan Drago no Rocky filmas. Un viņš taisīja ciet durvis ar dūri. Un es domāju, šis viens diezgan tough vecīts. Viņš mums mācīja ticības mācību, protams. Bet es viņu iepazinos, un viņš bija mieru ar manīm, man trenēt savā mājā. Viņš dzīvoja 15 minūtes prom no manīm, un tad es sāku trenēties pie viņa. Un tad es sāku kaut ko arī iemācīties par boksu. Un tajā laikā es arī daudz ar viņu, es trenējos boksā kādu stundu ar viņu, un tad es sēdēju un mēs runājāmies par Dievu. Mēs runājamies par Bībeli, par garīgumu, arī par Latviju, par nacionalitāti, par nacionālismu. Viss tas man ļoti ietekmēja. Un tajā vecumā, vai ne, 16, 17, bērns ir ļoti ietekmīgs. Ja, nu, var ļoti ietekmējams, teiksim tā. Un es tiešām to visu ņēmu pie sirds, un tad, vai ne, viņš aizbrauc prom uz Latviju, viņš sāka. Nu, ne, viņš vēl nebija Latvijā. Viņš uzsāka savu boksa džimu Čikāgā. Es aizgāju uz universitāti, uz Minsteru 1 gadu, tad es studēju. Un studiju laikā es domāju, varbūt man vajadzētu izstudēt kaut ko, kur es varētu kaut ko darīt Latvijā. Un es studēju ekonomiku, un es sāku strādāt vienā investīciju bankā pēc tam. Un tad es sāku domāt pie sevis, vai šis ir tiešām, ko es gribu darīt ar savu dzīvi, vai šis ir man piepildījums. Es sapratu, es biju viens ārsts tajā laikā, es biju viens spin doctor. Un es to sapratu, jo es biju mācījies ekonomikā, zinātnē, un es strādāju ar cilvēkiem, kam dati nebija tik svarīgi. Vairāk ne, tas, kā tu tos prezentē. Un es palīdzēju to visu darīt, un es sapratu kaut kādā brīdī. Es tikos ar vienu manu kolēģi no universitātes. Un viņi nezināja, viņi arī, mēs bijām studējuši kopā ekonomiku, un viņi nezināja, ko darīt savu dzīvi, bet viņi mēģināja tikt medicīnas skolā, medicīnas augstskolā. Un es viņai prasīju, vai, ja viņai būtu $1,000,000, vai ja nauda nebūtu, ja nebūtu jāuzsvedas par naudu, ko viņa darītu ar savu dzīvi. Un tad viņa teica, ka jā, es studēju medicīnu, es to darītu, ko es mēģinu darīt. Un tad viņi apgriez to jautājumu pret manīm, un es pilnīgi nebiju sagaidījis to. Un es nevarēju aizmigt, es nevarēju dienām. Es vienkārši domāju par to, un es domāju, tu zini, es biju 20 gados, man vēl bija daudz laika. Likās, ka bija daudz laika. Un es domāju, man vajag šito darīt. Ja es šo darīšu, tad man arī vajadzētu izstudēt medicīnu, vai ne? Ja mans tēvs ir veterinārārsts, un es vienmēr interesējos par medicīnu, viņš man vienmēr mācīja šo to, un es uzaugu bišķiņ tajā vidē, līdzīgā vidē. Un tad es izdomāju, ka es iešu tam visam pretīm. Īsībā man arī jāsaka, ka universitātē es nezināju, ko es gribu darīt. Un es izpildīju vienu, īstenībā ne, tajā laikā, kad es biju investīciju bankā, es tiešām nezināju, ko darīt ar šito jautājumu. Un es aizgāju uz Career Services, un viņi man lika izpildīt vienu aptauju. Pagāja 2 stundas viņa izpildīt. Un beigās tur bija 2 varianti, kas bija tur rakstīts. Tur bija rakstīts, tev vajadzētu vai nu iet kā ārsts, jeb kā mācītājs. Es domāju, vai dieniņās. Tas ir interesanti. Bet abi ir tā kā callings, vai ne? Kaut kas tev vairāk ir, vai ne? Kaut kas bišķi lielāks, man tā likās. Un tad es sapratu, es tā domāju par reliģiju, un es domāju būt par mācītājiem, es domāju, es nezinu, ja man tā ticība, ja tā pārliecība par visu to ir pietiekami laba. Un ko tad es mānīšu? Dievu? Tas ir absurdi, vai ne? Tas ir, es domāju, varbūt es varu būt ārsts un palīdzēt cilvēkiem kaut kādā veidā, un tad es izdomāju, ja to darīt. Un tā man nācās bišķiņ pavadīt laiku Latvijā, veselības ministrijā, tad sabraucu apakaļ un es sāku studēt, ilgus gadus studēju, un darīsim vienu fast forward uz to, kad es beidzu
savas studijas un bija tieši caur medicīnas studijām un tieši gatavs sākt savu internship, internu gadu. Man bija tā kā 2 nedēļas brīvs, kas bija neticami, vai ne? Bija brīvlaiks. Un tad es sāku korespondēties ar vienu jaunu kundzi, ko es biju saticis Garas ar vasaras vidusskolā sen apakaļ, pirms tam. Un Andra Leimana no Montreāls. Un mums gāja ļoti laba korespondence. Es pat viņu mēģināju iespaidot, kā es varēju rakstot viņai franču valodā, ko es biju iemācījies savās studijās. Viņa dzīvoja Montreālā, protams, viņai bija to jāzina. Un kaut kādā veidā es pierunāju viņai atbraukt uz Garazaru, tikties Volej nogalē, un the rest is history. Vai ne? Viņa atbrauc pie maniem uz to vietu, kur es pavadīju savu internu gadu, un mums gāja burvīgi, un mēs apprecējāmies, un mums gāja burvīgi. Viņa bija izstudējusi māsiņas zināšanas, viņa bija izstudējusi kā māsiņa, un viņa dabūja darbu Ziemeļkarolīnā, kur es arī biju rezidents, un mums gāja ļoti labi. Un viņi saprata mani, es sapratu viņu, viņi saprata man dzīvi, jo viņi bija medicīnā, vai ne? Viņi tur strādāja, viņi pilnīgi saprata, kā tas ir. Un es sapratu viņu, kaut gan viņai bija daudz grūtāks darbs, teiksim tā, tieši ar pacientiem. Un viss bija burvīgi, vai ne? Un tad, kad bija iespēja dabūt vienu fellowship man radioloģijā, es teicu viņai, nu, ja tu gribi, viņa bija izteikusi interesi izstudēt nurse practitioner grādu. Un es teicu, te, vienalga, ko tu gribi, es tev atbalstu 100%. Es aiziešu intervēties, redzēju, kur es varu veikt šo treniņu un apsīsimies, kur ir tās programmas. Un sure enough, mēs apstājāmies, un Kalifornijā bija ļoti daudz programmas ap San Francisco, un tur arī bija viena neiroradioloģijas ļoti laba programma. Un es tur tiku iekšā, un tad mēs tur aizvācāmies, un viņa studēja nurse practitioner grādu īstenībā labākā skolā visā Amerikā, UCSF, tajā laikā, un es veicu savu fellowship. Un dzīve bija burvīga, skaista. Kalifornijas saule, viss spīdēja uz priekšu, un tad viņa kaut kādā brīdī, 2. gadā manā fellowship, es tur sēdēju, mēs ļoti daudz vingrojāmies kopā, mēs gājām uz spin klasēm. Un viņi vienu dienu atnāk man klāt, un viņi man iedod vienu bildīti ar vienu stārķi, kas nes vienu maziņu sainīti. Un es nezināju, ko domāt, un viņi teica, es esmu stāvoklī. Un es domāju, wow, cik skaisti, cik neticami skaisti. Tas bija vienkārši ļoti, ļoti skaisti un burvīgi. Un tas tiešām man jāsaka, tas bija viens no skaistākajiem brīžiem manā dzīvē. Un viņa vēl bija studijās, un es staigāju par San Francisco kalnainām ielām, būtām grūtniecības stāvoklī ar mugursomu pilnam maisiem. Mēs kopā daudz mācījāmies, tur arī visādās bibliotekās. Bet kaut kādā brīdī viņa jūta kaut ko vienā krūtī, kreisā krūtī, viņa jūta kaut ko, un mēs teicām, ok, aiziesim pie ārsta, redzēsim, kas tas ir. Un viņi veica ultrasonogrāfisku izmeklējumu, un viņi teica, ka tas ir viens blocked milk duct, vai ne, lactiferous duct. Vienkārši tas ir nekāds. Tad mēs domājam, ok, jā, laikam, nedomājam daudz par to, un vai ne, mums bija ļoti aizņemts, man beidzās man fellowship, man bija jāmācās arī eksāmeniem, viņai bija jāmācās eksāmeniem, es biju ļoti aizņemta abi mēs, vai ne. Bet, diemžēl, šitā masa turpināja augt, un piedzima vilnītis, un ne, viņai beidzās skola, mēs mēģinājām apkopties no vis tā, un kaut kādā brīdī viņa teica, hei, tu zini, tas viss tur vēl ir, un viņš ir bišķi lielāks, un teicām, ok, mums ir beidzot jāiet šito izmeklēt atkal, un mēs aizgājām pie tā paša ārsta, un iznāca ārā radiologu, un viņa teica, mums ir jāveic mamogrāfija no šitā. Un mēs apskatījāmies, un viņam parādīja to rentgenu, un es redzēju vienu krūti, kas ir pilnīgi nenormāla. Un tas bija pilnīgs šoks, un es sapratu no rentgenoloģijas perspektīvas, ka tas nav labi. Mēs vēl nezinājām īsti, kas tas bija, bet izrādījās, ka viņai bija high-grade DCIS, kas ir ductal carcinoma in situ, bet tas bija vēl agrā stadijā. Viņš nekur nebija aizgājis, bet viņš bija šausmīgi agresīvā formā, triple negative. Krūšvēzi ir receptors, un ja tev ir receptors, tad ir vieglāk ārstēt
to vēzi, jo tu vari bloķēt vienu receptoru, bet negatīvi nozīmē, ka tev nav tie receptors. Un līdz ar to tas ir vēl grūtāk ārstējums. Mēs veicām arī ģenētisku pārbaudi un sapratām, ka viņai bija viena ģenētiska mutācija, par kuru mēs nezinājām. Viņai bija BRCA1. Un tā ir viena mutācija, kas liek tavam ķermenim nespēt ģenētiskas kļūdas izlabot, un līdz ar to ir daudz vieglāk, kad attīstās vēzis. Tad mēs sapratām, ka mums bija krīzes situācija un ka mums ir jāveic absolūti visu, lai novērstu visas patreizējās vēža pazīmes, kā arī nākotnējās vēža pazīmes, jo viņai bija šis risks. Mūsu izplāns mainījās, mēs atbraucāmies atpakaļ uz Čikāgu, draugi palīdzēja, visi saprata, bija neticami, cik atbalstoši visi bija mums. Mēs bijām tuvāk ģimenei, un viņi veica vairākas ķirurģijas un arī veica pat profilaktisku ķīmoterapiju, ķīmijas terapiju, lai tiktu vaļā no jebkurām šūniņām, kas būtu varbūt varējušas kaut kur aiziet, kas nebija konstatēts, bet mēs vienkārši domājam, droši palikt, nedroši to vajadzētu izdarīt. Un tā bija šausmīga vasara viņai un mums visiem, bet īpaši viņai bija ļoti grūti ar ķīmijas terapiju. Bet viņa atkopās un likās, kad viss bija labi. Mēs nezinājām, kas būs, bet mēs noteikti gājām uz priekšu ar pilnīgi citu perspektīvu par dzīvi, kad tu tiešām nezini, kas ir ap stūri, ka tu tiešām nezini, kas tev var sagaidīt. Un mēs daudz mēģinājām ceļot, baudīt dzīvi, cik varējām. Jo mums tagad ir dēls, vilnītis un daudz, daudz enerģijas un daudz laika pieprasīt, bet arī ļoti skaisti. Un tie bija trīs ļoti, ļoti skaisti gadi. Bet, diemžēl, tas vējs atgriezās. Un viņš atgriezās mums, viņš kaut kādīgi. Mēs nemanījām, mēs vienkārši nemanījām. Un tad, kad viņi tiešām kaut ko sajūta, un kad varēja kaut ko sajust, viņi gāja to izmeklēt, un tad bija ļoti avansētā stadijā triple negative vēzis atgriezies. Un tā problēma ir, ka tas ir šausmīgi grūti, ja neiespējami izārstēt ar patreizējām zālēm, kur viņas šobrīd ir. Un no sākuma viņa bija uz clinical trial, un viss pazuda. Bija neticami, bija ļoti skaisti, bija liela cerība. Mēs cerējām, ka viņa būtu viena unicorn. Tas nozīmē, ka kāds, kam tiešām nolaimējās ar zālēm, kad vairs nav vēža pazīmes, ka tiek izārstēts. Bet, diemžēl, tas nebija lemts, un viņa atgriezās un lēnā garā mēģināja vienu pēc otras, pēc trešās, ceturtās, piektās ķīmoterapijas, un tad mēs cīnījāmies ar blakus efektiem un ar to, ka vienkārši lēnā garā tas vēzis pārņēma viņas ķermeni. Un tad man bija kontakti Čikāgas universitātē, es tur biju strādājis. Un es visu pazinu, tātad man bija, es varēju visu turēties līdzi visam, kas notikās ar viņas terapiju, arī skēns darīt ātrāk viņas izlasīt, ātrāk informēt onkoloģiju. Tad no tā perspektīva tā bija liela, tas ļoti palīdzēja. Bet pie beigām arī es varēju, viņai tā lejupslīde bija diezgan strauja pie beigām. Un mēs bijām slimnīcā, un mēs īsti nezinājām, kas tieši viņai bija. Viņai izrādījās, viņai bija leptomeningeal carcinomatosis. Tas ir vēzis, kas ir iegājis šķidrumā, kas ir ap smadzenēm un spinal cord. Un tas ir ļoti, ļoti grūti, ja neiespējami ārstējams. Un man nācās pārliecināties vispirms, ka tas ir pa īstam. Es aizgāju lejā uz patoloģiju, un es teicu viņam, man vajag redzēt šito ar savām acīm, vai ne? Un viņi man parādīja tās slīdītes, un es teicu, vai kaut kāds cits veids, kā šitas varēja
notikties. Vai tas ir 100% tas ir iegājis tajās šūniņās, viņa teica. Tur tiešām tu nevari, nu nevar būt savādāk. Bet šitā tā diagnoze. Un es aizgāju pie viņas, un es viņai pateicu, un viņa man teica, ka man ir ļoti bail. Un, tu zini, es nezinu, ir interesanti, jo tu iedomājies savā prātā, vai ne, cik tu būsi stiprs, cik tu labi, tev būs pareizie vārdi, tu tiks pareizās lietas, zini, tu vienkārši esi šokā, tu jūties tagad, tu esi, kā stāstīja mācītājiem ķinēnam, tagad tu esi stūrī pret Taisonu vienā bokscīņā, un tev vienkārši gāž, un tu nezini, ko darīt. Tu pat nevar skaidri domāt, vai redzēt, vai saprast lietas. Bet tajā brīdī tev ir jātaisa ļoti svarīgas izvēles. Ļoti svarīgas izvēles. Un es parunāju ar to ICU galveno ārstu, kas tur bija, un viņš man atklāja, ka viņam savs tuvākais draugs bija tajā pašā istabā pirms pāris mēnešiem ar vienu neārstējumu smadzeņu vēzi, un viņam nācās būt tieši tajā pašā situācijā, kur man. Un viņš teica, ka viņš zināja ļoti labi, ko tas nozīmē mēģināt ārstēt kaut ko, un kādu blakus efektu tur varēja būt. Un viņš man ieteica, ja tu, vai ne, šis ir hospice laiks, vai ne, bet, un viņš teica, es te esmu tev palīdzēt ar šito, ja tev vajag. Tu vari arī transferēt viņu citur, tuvāk pie mājām. Un, un šis bija šausmīgi grūts laiks, jo mēs nebijām pārunājuši šito visu, jo vienmēr bija cerība, vai ne, kad tu cīnies tranšējās, tu neej runāties ar savu kolēģi, hei, ko mēs darām, ja šis neizdodas? Nē, tu sēdi un skaties pretiniekam acīs. Un tu mēģini cīnīties, vai ne? Tu neielaidies tādās šaubās, vai ne? Un viņš man teica, es arī parunājos ar man tuvo bērnības draugu Liānu Matsonu, kas bija pārunājis šito. Viņa arī ir māsiņa, viņa bija pārunājis šito ar Andru pirms pāris gadiem. Un Andra bija viņai teikusi, ja tas brīdis nonāk, kad nav nekādas cerības, jau man lidot. Tad es domāju, ok, well, šitā ir vislabākā informācija, kas man ir šajās ļoti grūtajā brīdī. Un es dabūju visu viņu ģimeni kopā. Mācītājs Ķinēns ļoti laipni bija ar mieru atbraukt pie mums un būt tur tajā brīdī, kad mēs ļautu viņai lidot, un mēs to izdarījām. Un tās pēdējās dienas man atbrauc viens tuvs draugs Dainis Matsons, viņš tur bija maniem, kas bija fantastiski. Mēs tur gulējām tajā slimnīcā, un Vilnīca bija ar citiem mājās, un mēs tur visi bijām kopā. Un tu zini, klausīties, kad kāds elpo, tu dzirdi, kā viņi elpo. Kā tavs dzīves mīļākais cilvēks, dzīves draugs, dzīves biedrs. Lēnāk un lēnāk elpo. Un tas notiek pat 24 stundu laiku. Es mēģināju arī spēlēt mūziku, kas viņai patikās, kas zināju no viņas Spotify mūziku. Viņai ļoti patika mindfulness, meditācija, bija mierīga mūzika, skaista mūzika. Dziesmas, kuras es īstenībā nekad vairs savā mūžā negribu dzirdēt. Bet es vienu noklausījos, Somewhere Over the Rainbow, bet ļoti grūti. Bet tad pie beigām no rīta es dzirdēju, ka tiešām viņai ļoti lēnām tā elpošana notikās, un es aizgāju viņai klāt, un man bija es uzliku savu kreiso roku. Es arī viņai biju agrāk, es viņai biju pačukstējis, kad viņa ir izdarījusi visu dzīvē, ko viņai vajadzēja, jo viņa bija, ja kāds no jums ir pazinis Andru Leimanu, viņa bija vismīļākais cilvēks. Vienkārši tik laba, skaista, daļa būtne visā savā būtībā. Viņa vienkārši varēja izjust viņu, viņa bija neticama. Un viņa tika pie šī garīgā, pie šitās etapas, ja to var tā saukt. Es teicu, ka no tā perspektīva, es neteicu to tā, es teicu, ka tu esi vinnējis, vai ne? Tu esi tiešām labs cilvēks, tavs gars ir tik labs un cits lido. Tu zini, atbrīvojies no šitā.
Un tad, kad viņa ievilka savu pēdējo elpu, man bija kreisā roka uz viņas pieres un labā roka uz viņas labās rokas. Viņas māsa Ilga bija otrā pusē no viņas ar roku uz otrās rokas. Tieši kā viņa izlaida savu pēdējo dvāršu. Es jūtu vienu siltumu, kas ienāca manā kreisā rokā un lēnā garā nāca iekšā manī pa kreiso roku. Un mani galīgi bija tā kā es pilnīgi saviņojos. Man bija tāda sajūta, tāda miera sajūta. Viņas miers manī ienāca iekšā. Un es jūtu enerģiju, es jūtu mieru, es nevarēju saprast loģiski, kā tas var būt, kad šajā visgrūtākajā brīdī manā dzīvē es varēju justies tik mierīgs, vai ne? Un es to vienkārši nespēju saprast, bet es domāju, ok, šeit kaut kas lielāks notiekās, un man nesaprast, bet es to izjūtu. Un es to nevaru izskaidrot. Nu, ir daudz veidu, kā to izskaidrot, daudz veidu, kā uz to skatīties, bet vienkārši es to jūtu, es to baudīju, un es vienkārši biju ļoti pagodināts, kad viņa man deva šo just ar viņu kopā viņas pēdējā dzīves mirklī. Un bija ļoti skaisti. Nu, lūk, tas ir mans stāsts. Piedod, ka es tā aizrunājos. Daudz ko runāt, ko stāstīt, bet es esmu kaut ko diezgan lielu piedzīvojis savā dzīvē, un man ir prieks, ka es varu jums dalīties par šito. Aleksandr, vēlreiz mēs klusējam daudz, es domāju, pārdomājot to, ko tu esi mums liecinājis. Vai mēs drīkstētu arī vēl no tevis prasīt paldies par tavu ārkārtīgi atklātību, Jā, jā. uzticību mums. Mēs mazliet runājam par to, kad es ar tevi runāju par šo dienu. Kur tev Dievs bija tajā cīņā, jeb tajās reizēs, kādā veidā tu varēji vai nevarēji no tā smelties arī kaut kur spēku? Es domāju, ka ko es esmu, jāsaprot, ka medicīnā, vai ne, es iedošu vienu līdzību, ja es drīkstu. Kad es liku eksāmenus, un es atbildēju apmēram tā, kā man sirds jūta, bet es intelektuāli nebiju izgudrojis to atbildi. Es parasti dabūju to atbildi nepareizi. Un tad, kad es sāku skatīties uz jautājumiem daudz zinātnieciski, daudz zinātnieciskāk, un izkalkulēju, izreikināju, kas varēja būt pareizi atkarībā no tā, ko es redzu, un ko es jūtu, un ko es saprotu, ko es zinu, tad es daudz biežāk dabūju to atbildi pareizi. Un es arī domāju par Dievu līdzīgā veidā, vai ne? Es meklēju, es jau lūdzos, vai ne, tur tajā slimnīcā. Es lūdzos, lai būtu brīnums, vai ne? Kā ir rakstīts Bībelē, ir stāsts par brīnumiem, tas ir noticies, kā tas ir rakstīts. Bet tādā veidā mums nebija brīnuma, vai ne? Nebija tā kā, kad pēkšņi viss pazustu, vai ne, kad es tā kā pamostos no murga un viss būtu tā kā agrāk, vai ne? Tad tādā varbūt fantastiskā, jeb bērnišķīgā izpratnē par Dievu, es domāju, ka vai ne, tas es, nu, tu visu kaut ko cerēsi un domās tajos brīžos, kad ir ļoti grūti, ka tu esi pret tādās, ka tu esi tādā grūtā situācijā. Bet ko lai atbildētu tavu jautājumu tiešāk,
ko es izjūtu ļoti skaidru un gaišu, ir citus cilvēkus un viņa garīgumu un viņa palīdzību un to, ko es izjūtu no citiem cilvēkiem. Tas man ir simtprocentīgi skaidrs. Tātad es ļoti labi to izjūtu nekā vienu abstraktu būtni, kas debesīs kaut kādā veidā nāk man izglābt tajā brīdī. To es varbūt nejūtu un neizpratu. Bet es izjūtu tiešā veidā citus cilvēkus, un es esmu ļoti, ļoti pateicīgi visiem, kas palīdzēja Andrai un palīdzēja man arī. Un es arī gribēju kaut ko citu teikt par Andru. Viņa bija ļoti garīgs cilvēks, un viņa īstenībā pat caur visu savu slimību, kā māsiņa, viņa jau deva visu no sevīm, lai palīdzētu citiem cilvēkiem, kas bija nonākuši slimības stāvoklī. Bet arī pati nonākot slimības stāvoklī, viņa deva visu no sevīm. Un īsnībā es sēžu tieši tajā vietā, kur viņa agrāk sēdēja un runājās ar pacientiem, ar citiem pacientiem un atbalstīt citus. Es gribēju to darīt tieši šajā pašā vietā, kur viņa to darīja mūsu mājā. Un es domāju, ka es vairāk saprotu garīgumu no viņas perspektīva, kā viņa to izpauda, kā viņa deva no sevīm citiem. Un es arī to pats izjūtu no citiem cilvēkiem, kā viņi ir devuši man un mums, atbalstot mūs caur visu šito, ko mēs esam piedzīvojuši. Un to es skaidri un gaiši saprotu. Un vēl vairāk es saprotu mīlestības jēdzienu. Jo arī toreiz, kad es ļoti daudz lasīju Bībeli, un es lasīju daudz My Utmost for His Highest grāmatu, un arī katru dienu bija arī grāmatas, kuras es lasīju, kur bija katru dienu viens Bībeles pāns. Bet viena tēma, kas man vienmēr likās interesanti, bija mīlestības tēma. Un tas, kad Jēzum prasīja, vai ne, viņi pārbaudīja, kas ir vissvarīgākie, vai ne, likumi. Un viņš teica, mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, dvēseli un garu un spēku, un mīlēt citu, savu tuvāko kā sevi pašu. Un šo otro jēdzienu, es domāju, ja tas tiešām ir Dievs mūsos, tad tie abi iet kopā. Es domāju, ka tā mīlestības, to jēgu es vairāk saprotu caur visu šito. Un ka tas garīgums ir šausmīgi svarīgs, to mēģināt to mīlestības jēgu mēģināt labāk izprast savā dzīvē un arī to pret citiem paust, vai ne? Un arī vienkārši Andra man ļoti, es esmu ļoti pagodināts, ka es jau viņam visu laiku teicu, ko tu dari, tā kā man. Viņa teica, nē, es tev mīlu, vai ne, tu esi labs cilvēks. Bet nē, viņi man arī rādīja ceļu, kā to darīt, un varbūt, ka tas, kā tas viss nāca pie beigām, arī ir kaut kādā veidā liecība no gara spēka, vai ne? Pat caur visu līdz beigām, un arī pēc tam es jau nezinu, vai ne? Tas ir, ko es esmu iemācījies. Vai kāds lūdzu gribētu prasīt kaut ko teikt? Ilze redzēja tavu roku, viņa no Vācijas. Ja. Es pirmkārt gribētu ļoti, ļoti sirsnīgi paldies pateikt par tik lielu uzticēšanos, mums uzstāstīt tik personīgas lietas un piedzīvojumus, un tas man ļoti saviļņoja arī vēl vienas lietas dēļ. Es esmu diezgan daudz lasījis arī par vajātiem kristiešiem, kam arī ļoti grūtiet un tā. Un tas viens vārds, ko jūs minējāt, Kalniņkungs, tas miers. Lūdzu brīnumu, lūdzu dziedināšanu. Nekas no tā nenotiek, bet nāk miers. Un tas ir tik visu pārņemošs. Un tad es domāju, varbūt tas ir tieši tas, ko Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka, savu mieru es jums dodu. Nekā pasaulē dod, es jums dodu. Man liekas, laikam, tas ir tieši tas, ko jūs piedzīvojāt, tas Dieva miers, ko mēs kādreiz ļoti apzināti, kādreiz neapzināti vēlam viens otram, bet tas ir kā liels, liels brīnums. Paldies, liels. Paldies. Jā, es gribētu tikai teikt arī, ka viena lieta, ko es esmu iemācījies medicīnā, ir par mieru, bet arī par samierināšanos un par to perspektīvu un perspektīva maiņu, jo ir
ir tāda pētniecība, kas skatās um, quality of life, dzīves kvalitāti, un arī mēģina izmērīt, kāda ir dzīves kvalitāte. Un viņi, piemēram, veic aptaujas no cilvēkiem un prasa viņiem, kā jūs iedomājaties, ka jūsu dzīves kvalitāte būtu, ja jums, piemēram, jūs zaudat visus samaņu, ja jūs jau zaudat kaut kādas spējas savā dzīvē. Un tad viņi prasa tos pašus jautājumus cilvēkiem, vai nu pēc tam, ka viņi ir nonākuši tajā situācijā, ja viņi ir nonākuši tajā situācijā, ja cilvēkiem, kam ir tāda situācija, un ko viņi ir redzējuši, kad tas, kā tu iedomājies, cik slikti kaut kas ir, īstenībā nav tik slikti tajos cilvēkos, kas tiešām nonāk tādā veselības stāvoklī. Tātad šis miers ir īstenībā viens perspektīvs, ko tu kontrolē. Un mēs cilvēki var mainīt savu perspektīvu par to, kā viņi izjūt savu veselības stāvokli, kurā brīdī, kur viņi ir. Un es domāju, ka tā ir viena, tas ir tas latviešu vārds resilience, vai ne, kad cilvēkiem ir tā spēja to darīt. Un es domāju, ka arī ar šito miera jēdzienu, es domāju, ka var atrast mieru varbūt tur, kur tu nedomā, ka viņš ir. Tā kā beigās man to iedeva, man to vienkārši inicēja to mieru. Teica, tev ir miers tagad. Man iedeva to mieru tajā brīdī, un man to vajadzēja. Tas man šausmīgi palīdzēja tajā brīdī, un arī palīdz, vai ne, tikt galā ar to, ko es piedzīvoju. Bet jā, tas ir tā interesanta doma par mieru. Un arī viena cita lieta arī, kad ir arī jādomā, es kādreiz atceros, kad es mācījos par kristietību, kad vai ne, visi it kā saka, ka, dzīvē, vai ne, tev vienmēr jāmeklē kaut ko foršu, tas labās sajūtas, vai ne, visu to labu. Bet tā lieta ir tāda, ka ir jāspēj atrast to skaistumu un to jēgu tajos skaistos brīžos, bet arī tajos grūtajos brīžos. Jo īstenībā, ja es skatos no citas perspektīvas to, ko es piedzīvoju, tas ir romāns. Tas ir skaisti. Man cilvēki ir teikuši, tas ir neticami, ka tev bija tāda mīlestība citu cilvēku. Un vai ne, tās skaistās filmas, viņam ir traģiskas beigas, vai ne? Es to piedzīvoju, man tas bija, vai ne? Ir ļoti nav viegli, vai ne, tagad ar to tik galā, bet ja maina perspektīvu, tad var arī redzēt ļoti lielu skaistumu tajā visā, kā tas notikās. Arī ar visu to slikto, kas tur bija. Nezinu. Jā. Es redzu Anna, sveiki, pacēlusi roku no Kalifornijas. Labrītiņ, es domāju, es jūs tēvu pazīstu, un man arī gadījās satikt jūsu sievas vecākus. Un tas bija pandēmijas laiks, sākās 20. gadā. Es staigāju Garazarā gar ezeru, un man nāca pretī viens jauks pāris. Un mēs sākām runāties, mēs bijām svešinieki, un viņi man stāstīja, kad viņu meita apprecējas Kalniņa dēlu. Un arī sākām runāt par šito traģēdiju. Tā kā tas arī komplicēja visu jūsu padarīšanu. Pandēmijas laiks bija arī par to laiku, vai ne? Ap 20. gadu. Pandēmija tieši sākās tajā brīdī, kad viņa dabūja savu diagnozi. Bet no otras puses, pandēmija manā darbā ļāva man strādāt no mājām, un līdz ar to es varēju būt ar viņu visu laiku, kas bija fantastiski. Pandēmija priekš manīm medicīnā, es jau nevaru šo skaitu teikt, jo daudziem bija šausmīgi grūti pandēmijā, kam bija jāstrādā ar pacientiem, kas cieta no Covid. Bet nē, man tas īstenībā... Tā kā pandēmija nāca par svētību jūsu dzīvē. Jā. Kas saka, par visām problēmām arī jāpateicās par problēmām ir. Ir šausmīgi... Ir jāmeklē the silver lining, vai ne? Tu nekad nezini. Man arī pa šito laiku es dabūju darbu vienā vietā, kur es ļoti gribu, kur es tagad strādāju, bet tas darbs, es zināju, ka viņš bija labākais neiroradioloģijas darbs Čikāgā. Es dabūju to darbu. Un tad man paziņoja nākamā dienā, ka Čikāgas universitāte neļaus man ņemt to darbu,
1 gadu. Viņiem bija viens non-compete clause. Un North Shore teica, ja mums ir to kontraktu jāatņem no teviem, jo Čikāgas un viņas ir saistītas, tās abas iestādes. Un viņiem ir rakstīts, ka viņiem ir šitas te starp tām iestādēm. Bet North Shore man teica, mums jāatņem to kontraktu, mēs tev nevaram dot kontraktu, bet tev būs darbs pēc gada. Un tas bija tas gads, kad Andrai, tas pēdējais pusgads no viņa dzīves, un kas man jābūt mājās un palīdzēt un atbalstīt viņu. Vai ne? Kā tu, varbūt, ka tas ir tas dievu ietekme, vai ne? Kad silver lining, es nezinu. Es esmu ļoti pateicīgs par visu šo. Bet izprast un saprast, es nezinu, es domāju, ka analizēt var visādi. Bet jā, pandēmija nāca pa labu un non-compete man nāca pa labu. Wow. Jā. Es atceros, Aleksandra, no sarunas, kad tu minēji, ka tu arī kā ārsts slimnīcā strādājot, jeb nonākot pie cilvēkiem, esi gatavs kopā ar viņiem lūgt. Vai tu būtu mieru padalīties? Es esmu to darījis, jā. Es esmu to darījis. Jā, pacienti man ir to lūguši. Drīzāk manā intern gadā, kad man bija iespēja būt ar pacientiem vairāk. Tad jā, es ar lielāko prieku to darīju un biju ar viņiem kopā. Man jāsaka šitā. Man bija imunoloģijas profesors Illinois Universitātē Roderick McLeod. Viņš bija studējis Oksfordā, viņš bija trenējies ar visām slavenībām imunoloģijā, vai ne, kas ir niša medicīnā. Tev būtu jāzina tieši, kas tie cilvēki, bet Kums un citi. Vai ne, viņš bija šausmīgi gudrs, ļoti labs mācību spēks. Un, kad man bija labāk jāiemācās imunoloģijas, gāja viņu runāties, bet mēs tad arī runājamies par daudzām lietām, daudzām tēmām. Un viņš arī strādāja, viņš pats bija lietojis alkoholu ļoti daudz agrāk savā dzīvē, un viņš strādāja ar daudziem un palīdzēja viņiem ar to. Un mēs pārunājām galvenokārt imunoloģiju, bet mēs arī pārunājām vienkārši pacienta, kā ir runāties ar pacientu, kā tas ir būt ar pacientu un ko tas nozīmē. Un vairāk nekā jebkurš klīnisks cilvēks, viņš man iemācīja to pareizo perspektīvu, labāku perspektīvu, kā skatīties uz pacientu. Viņš teica, the intentions are good, but the lens is cloudy. Un viņš par to runāja par cilvēkiem, kas cieta ar alkoholismu, kad viņiem visiem iekšā, the intentions, viņš runāja, ka visiem ir šitā spēja darīt vienalga ko, būt vienalga kā izcelties ar savu dzīvi, ar savu mīlestību, ar savu garu, ar savām spējām. Bet kādreiz tā lēca, kas cilvēkiem ir kļūst miglaina, un viņi neredz pareizo ceļu, viņi nezin kā, un tev ir jāmēģina, gan viņš mēģināja notīrīt lēcas, vai ne, palīdzot cilvēkiem mainīt savu perspektīvu, redzēt lietas savādāk, saprast citu veidu, kā dzīvot. Bet tas, ko viņš man iemācīja, bija, ka kad tu apsēdies ar pacientu, tu neskaties uz viņu kā vienu slimību, jeb kā cilvēku un tā tālāk, jeb kā cilvēku vecumu, lielumu, vienalga ko, tev ir jāuzrunā to potenciālu, the infinite potential within all of us, ko viņš teica. Un tas man bija šausmīgi nozīmīgi, jo es tam ticēju, es to sapratu, es to izjūtu, un tas ļoti labi darbojās. Es jau nesaku to tikai, lai es to nedaru tikai, jo es tam arī ticu, vai ne? Un es domāju, ka var ļoti labi izprast pacientus, uzrunājot viņus ar šito perspektīvu. Un īstenībā medicīnā arī mācās. Tikai uzzināt, kas ir vainas ar pacientu, runā pacientu. Paprast pacientam. Pacients tev pateiks visu. Tad tikai jāzina, kā prasīt. Un to var visu vai ne iemācīties. Un es domāju, ka tas bija ļoti svarīgs perspektīvs. Un es domāju, ka Andra šito arī ļoti darīja. Viņa vienkārši tāda bija. Viņa saprata, viņa izjūta cilvēkus. Viņa saprata, kā ar viņiem saistīt. Viņa jau pirmā mēnesī UNC dabūja Nurse of the Month, vai ne?
Viņa tur tikai bija strādājusi 1 mēnesi, viņa strādāja onkoloģijā īstenībā, un viņa jau izcēlās ar savu pieeju un ar to, kā viņa bija citiem cilvēkiem un tā tālāk. Un es domāju, ka tas bija ļoti inspirējoši arī no tā perspektīva. Jā. Bet medicīnā. Bet viena cita interesanta tēma, kas arī nāca šitā par medicīnu tieši, ka man bija tieši ar Kristapu Zariņu. Viņš man ļoti palīdz, ka bija domāts runāt šodien. Es ar viņu arī daudz runājos pa telefonu. Viņš bija pieejams, jebkurā laikā ar mani runāt tieši šajā ļoti grūtā brīdī. Andras, vai ne, kad lietas negāja labi. Un viņš teica, Aleksandr, viņš teica, tev jāatcerās, ka mūsu darbs nav izārstēt vai glābt cilvēks. Mūsu darbs ir novērst ciešanas. Ir samazināt ciešanas. Un es domāju pie seviem, tas ir interesanti. Tas ir ļoti interesants perspektīvs. Būtu interesanti ar viņu parunāties par šito tēmu. Un tas man arī ļoti svarīgā brīdī ļāva mainīt savu perspektīvu no cīņas un izlīst ārā no tranšēs un saprast, ka tagad ir laiks samazināt viņai sāpes un ciešanas. Un tas bija ļoti svarīgi, un tikai pateicoties sarunām ar viņu un nopietnām sarunām ar viņu, ka tas man ļāva mainīt, varbūt pieņemt to, kas būs, un mainīt savu perspektīvu, lai to izdarītu tik vien labi, cik es varēju tajā brīdī, tajā situācijā, kurā mēs atradāmies. Jā. Vai ir vēl kāds, kas gribētu dalīties? Lūdzu, es redzu Anitu. Nē, tu necēli. Piedošana, tu kustēji. Es labprāt. Sveiks, Igī. Sveiki. Kā es tev pazinu. Tu runāji par mīlestību, ko jūs piedzīvojāt no citiem cilvēkiem. Es pati teiktu caur citiem cilvēkiem. Dievs kā mīlestības avots. Bet es arī domāju, ka tas, cik daudz labi cilvēki bija ap jums, ar jums, kopā ar jums, atspoguļo to, kas jūs ar Andru esat, kas jūs bijāt un kas jūs vēl esat. Ar to pieeju, kāda tev ir, kā tu stāstīji pie pacientiem un visa, arī kā Andrai, tas jau nāk atpakaļ arī tas, ko dod. Un es esmu ļoti priecīga zināt, ka jums bija tik daudz labu cilvēku ap jums, un ka viņi vēl būs, un ka es domāju, ka šī grupa arī var tagad skaitīties kā daļa no tā, jo tu uzticēji mums savas visdziļākās jūtas. Paldies! Paldies tev! Paldies, es gribētu arī teikt, ka Anita mūs salauzāja. Anita mūs salauzāja Garazarā. Tas bija Garazarā. Tev ir bijuši daudz mācītāji labi tavā dzīvē. Es nezinu, ka es būtu labi. Nē, 100% mācītāji. Tikai Liepkalns. Liepkalns man aizrādīja pa gariem matiem, kad man bija kāds 16 gadi. Viņš nebija pārāk laimīgs par to, kad man līdz šīnēs. Ja es man bija gari mati, es nesaprotu, kas ir problēma. Viņš nebija pārāk laimīgs par to. Tu viņam tā arī atbildējies. Garazars ir daudz ko saistījis ar tiem, kas nav bijuši, tad mēs jūs visus kārdinām braukt uz to Garazaru, redzēt, kur šādas lietas arī notiek. Bet es arī zinu, ka Inta bija pacēlus roku, vai tu vēlies vēl runāt? Atbrīvo mikrofonu, Inta. Okay. Jā, tikai pavisam īsi. Paldies, Aleksandr. Un es tikai atminos, cik ļoti izjusti visa jūsu ģimene no abām pusēm bija manāma tā brīnišķīgā, tas brīnišķīgais atbalsts arī
viss ļoti priecīgā reizē, kad bija Andres vecāku kāzu jubileja Montreālā. Un Vilnīts ar savu skrēja, un jūs skrējāt viņam pakaļ, un viņš ar savu mazo, ar lielāko brālēnu no Anglijas bija un tā, bet visa tā tas ģimenes atbalsts un tā ģimenes mīlestība bija ļoti, ļoti izjūtama toreiz, un paldies par tavu dalīšanos. Paldies jums. Mēs šeit, Aleksandra, tu to varbūt nezini, bet tie, kas ir bijuši visu laiku mans dzīves stāsts un Dieva vārds sesijās, ir piedzīvojuši, ka latvieši pazīst citu no pasaules malu malā, no vairākām paudzēm un dalās, un vienmēr ir tāda brīnišķīga sajūta, kad tas ir kā es arī ticu, Dievs darbojās. Neredzami mūsu acīm kādreiz, bet sajūtam mūsu sirdīs. Un tu esi to dāvinājis mums šodien. Un es ticu visiem saviem pacientiem, ģimenei un visiem, kas, es nezinu par jums, bet es labprāt iet pie tevis kā ārsta, jo pie tāda cilvēka, kas arī uzklausītu un izprast, jo tu pats esi tik daudz piedzīvojis. Es ceru, ka es tev nebūšu vajadzīgs. Vai paldies, tas arī, tā arī ir svētība. Jā, tikai, ja vajag second opinion, bet tas vienmēr ir kaut kā svarīgi, un varbūt mēs katrs varam iedomāties, ir citi brīži, un tu minēji par Kristapu Zariņu arī, kur es pat pazīstu citos apstākļos, cik viņš ir arī palīdzējis cilvēkiem, latviešiem, būdams gatavs darīt to, kas varbūt ir apgrūtinājums ārstiem, kad kāds no pazīstamiem pieskrien klāt un prasa, bet tas arī ir tā iespēja no tevis arī saņemt to, ko tu pats nemaz neaptver, ka tā darot, es uzdrīkstēšos, tu to par daļu no Dieva darba. Un tas ir kā nāk apakaļ arī no tevis citiem. Kā Anna teica, latviešu tas teiciens dots devējam atdodas. Ne, ka tu to meklē, bet kaut kādā veidā mēs to manām. Ingrīdai bija roka pacelta. Man nu pat čētā pateica. Es zinu, ka man tūliņ jābeidz, bet paldies, ka es gribētu vēl Ingrīdai dot vārdu. Paldies, ka kāds uzrakstīja. Jā, paldies milzīgs par šo ļoti sirsnīgo stāstījumu. Un jūs minējāt vārdu romāns. Es ceru, ka šis skaistais mīlestības stāsts kādreiz arī parādīsies romānā. Paldies. Paldies. Aha, mudinājums tev tapt par rakstnieku. Jā, kaut es prastu tik labi izteikties, bet redzēs, ir vēl laika, cerams, nezinu, tas īstenībā nezinu. Es ticu, tas nestu lielu svētību daudziem, kuriem varbūt līdzīgi brīži bijuši. Es esmu droši, ka tie, kas varbūt nedalās šobrīd, vairāk ir piedzīvojuši, ko varbūt līdzīgi, bet paldies tev. Liels paldies par iespēju te būt jums visiem, un tiešām paldies jums. Tas man arī ļoti palīdz izstāstīt šito, tas man arī palīdz to tik galā, vai ne, un iet vēl viens solis priekšu, vai ne. Paldies jums. Katrā laikā, jebkurš no šiem cilvēkiem droši, ka būtu tev pieejama persona. Paldies. Tiešām es to saku no sirds. Un arī varbūt no pilnīgi cita, aizējot uz pilnīgi citu domāšanas veides, jo es ceru, ka mēs tā īsti nenonāktu katrs cietumā, bet nākamā sesijā mans dzīves stāsts būs mācītāja Rudīta Losāna, kura tur ir runa tajos Bībeles pantos arī par to, kā ir vai nav cilvēkam iespējams pārvērst savu dzīvi, atgriezties no grēkiem un tapt par citādāku cilvēku. Un cik no mums tam īsti arī ticam, vai pēc tā dzīvojam, viņi strādā kā
kapelāna sieviešu cietumā Rīgā, un viņai ir liela pieredze, gara pieredze, un arī tagad kā mācītājai. Tātad tas būs nākamā sesijā, nākamajā trešdienā. Mēs ejam uz priekšu, un šie ir ierakstīti, šīs mūsu sesijas. Tātad, ja jums nāk prātā kāds, kam tiešām sirds taptu stiprināta, dēļ arī Aleksandra liecības, lūdzu, dalieties ar šo informāciju. Un vēlreiz, Aleksandra, miers ar tevi un ar mums visiem, un mīlestība pāri visam citam. Paldies! Paldies jums!